Un Artūrs stāstīja tiem, kas varbūt tevi nezin, un kas tu tāds esi, no kurienes un kā tu nonāci bowlingā? Nu, jā, teiksim tā, varbūt sejā kāds nepazīst, vai arī nav redzējis, dzirdējis, bet, jā, sauc Artūrs. Un es laikam arī kādu laiku atpakaļ biju aizdomāties pēc jūsu tiešraidēm, kad tad man tas ceļš ir sācies bowlingā. Un laikam, ja es pareizi atceros, tad pareiza atbilde bija 2012. vai 13. gadā. Un tālāk jau ir grūti atcerēties to konkrēto, varbūt datumu, konkrēto brīdi, bet es atceros to notikumu, ar ko tas viss ir sācies. Tas bija ar skolām organizētiem turnīriem, ko organizēja Alberta koledža, un bija viņam tāds kā skolu bowlinga turnīrs vai kaut kas tam līdzīgs. Principā tāds komerc turnīrs, teiksim, tā skolēniem, lai piesaistītu varbūt uzmanību kādam sporta veidam, vai arī vienkārši tādu labu vārdu padot tālāk par to, ka nāciet studēt Alberta koledžā. Bet, mums tas bija galvenais tieši iemesls, kāpēc mēs varētu ar mūsu, teiksim, draugiem, klases biedriem vai citām paziņām savākties kopā un kaut kādā citā sporta veidā piedalīties sevi, tā pierādīt. Un tā labākā atmiņa man, kas ir palikusi prātā, ka mēs bijām to turnīru uzvarējuši 2 no 3 gadiem, jo vienu gadu pa vidu viņš netika organizēts un izlaists, un tad bija tāda nepatīkama sajūta iekšēnē, ka neļauj mums uzvarēt to turnīru vienkārši tirsēs pēc kārtas, un kad skola beigtos, un tad būtu perfect streak. Bet, jā, un teiksim tā, man tieši sanāca sākt to bowlinga piedzīvojumu, piedaloties tādās skolas turnīros, un vienā brīdī laikam tā bija Karina Maslova, un es neatceros, vai tur arī tu, Pēter, biji iesaistījies. Bet man vienkārši pamanīja, tajā laikā vēl Zelta bowlinga centrā šobrīd, jau Pepsi centrā, ka ir kaut kādi cilvēciņi, kuri kaut ko bowlingu spēlē, un es domāju, ka, varbūt viņam var piedāvāt kaut ko vairāk paspēlēt to pašu bowlingu. Un tā uzrunājot, vienkārši pieaicināja mani un vairākus draugus pievienoties amatieru bowlinga līgai, palīdzēt vienai vai vairākām komandām un kaut ko, tiksim, tā vairāk bowlinga padarīt. Un tālāk jau, es teiktu, tā ir jau vēsturē, kad tā kaut kā ir sācies. Un tādā ziņā es laikam, teiksim tā, man tas skolas līgas šobrīd absolūti vairs nav aktuāls jau ļoti ilgu laiku, bet es saprotu, ka tiek organizēts arī joprojām īpaši atsevišķi turnīri tieši skolām, ka skolas līgas vai skolas kausi, un es teikšu tā, ka tā ir ļoti laba iniciatīva, un tam noteikti jānotiek un jāturpina notikt, jo tad vairāk cilvēks arī var pieaicināt, piedalīties tālāk un kaut ko nodarboties ar to bowlingu tieši kā sporta veidu. Es vienkārši varbūt tādu kā izklaidi dzimšanas dienās vai brīvdienās, vai arī paziņām un draugiem ar kādu alus kausu rokā. Jā, jo es atceros, tad, kad tu sāki, tā nebija tava vienīgā nodarbošanās un vienīgais hobijs. Varbūt var pastāstīt par to, ar ko tu vēl esi nodarbojies, un varbūt šobrīd ne tik daudz, bet kaut kā tā. Jā. Man noteikti kopumā, teiksim, tā sporta veidi ir kaut kas ļoti tuvu sirdī, kaut kas ļoti patīk, un man skolas laikos bija sanācis vairāk kaut kā ar futbolu nodarboties, bet laikam paralēli ar bowlingu, es godīgi neatceros, vai man sanāca tieši ar futbolu joprojām nodarboties paralēli, kad sākot nodarboties arī ar bowlingu vai nē, bet es arī esmu certificēts snowboard instruktors, un tāpēc tie ziemas mēneši, cik mums tas ziema ir ilga Latvijā, sanāk arī pastrādāt uz kalna, palīdzēt cilvēkiem uzkāpt uz snowboarda tur, pašam arī, teiksim, tā savus meistarības un iemaņas attīstīt un turpināt, tā paplašināt, pilnveidot. Un jā, vienkārši sanāk ar visu kaut ko, teiksim, tā aizrauties, visu kaut ko sevi pamēģināt. Tad Covid laikā arī bija tāda forša lieta kā disku golfs, kas patiesībā daļēji, man liekas, ar bowlingu diezgan labi iet kopā. Jo vairāk tur lietas ar ķermeņa mehānikas darbībām un fokus punktiem, uz ko vajadzētu fokusēties, kā vajadzētu darīt pareizi. Bowlingā arī noder. Bet jā, es tā godīgi neatcerēšos jau, kas tieši man bija sanāca, bet tieši paralēli bowlingam nodarboties tieši pašā sākumā, bet es
ja nemaldos, Pēter, tad diezgan ātri pārslēdzos pilnībā uz to bowlingu, lai kaut ko bišķi nopietnāk tur darboties, jo likās, ka tas tiešām ir kaut kas tāds neparasts, interesants un pilnīgi tas atšķirīgs no pārējiem izplatītiem sporta veidiem. Jā, jo vēl sākumā vai pa vidam tu biji arī kā barista? Vai tas jau nav sports. Vai var pastāstīt par tiem piedzīvojumiem, ka tu tur arī esi nedaudz kaut ko mācījies un tā? Tas tās sākumos kaut ko sanāca pamācīties, mēģināt kaut ko pastrādāt, bet es nedomāju, ka tur ir baigi daudz par ko stāstīt. Man liekas, ka vairāk būtu tieši kaut ko. Man liekas, ka vairāk varētu pastāstīt par to, kā man ar tevi kopā Pēters sanācis pastrādāt visam tā mūsu višķiņu operētā, daļai operētā bowlinga un piekopt celiņus gan no klienta apkalpošanas viedokļa, gan turnīra organizēšanas viedokļa un arī no tehniskā viedokļa viņus apkopojot. Man liekas, tas būtu interesantāk.